Labdien! Esiet sveicināti, godātie kungi un cienījamās dāmas šeit, Latvijas Universitātes zinātņu mājā un arī tiešsaistē. Šajā brīdī mēs atklājam šeit konferenci Tikumi izaugsmei, kas ir Latvijas Zinātnes padomes finansētā projekta noslēguma pasākums. Projekta pilnais nosaukums ir Digitālas mācību programmas efektivitātes izpēte jauniešu likumiskajai audzināšanai Latvijas izglītības iestādēs no 1. līdz 12. klasei. Un tieši šodien pētnieku komanda vēlas iepazīstināt sabiedrību, vēlas iepazīstināt jūs ar projekta sasniegtajiem rezultātiem. Mans vārds ir Viktorija Slavinska-Kostigova. Es būšu šajā konferencē moderātore. Ikdienā mana nodarbošanās ir, esmu žurnāliste un ikdienā savā ģimenē es audzinu 4 bērnus, 4 skolniekus. Un mūsu šī izglītības sistēmas amplitūda ir no 3. līdz 8. klasei. Un tādēļ es esmu pārliecināta, ka gan mums kā vecākiem, mūsu ģimenē, gan jums, gan kā vecākiem, gan kā pedagogiem, gan kā izglītības ekspertiem, būs liels gandarījums par šī projekta rezultātiem un par to, ko mēs šodien šeit dzirdēsim. Būtiski atzīmēt sākumā, ka likumiskās audzināšanas programma ETAP piedāvā Latvijas kontekstam pielāgotus mācību resursus pirmsskolas un arī pamat izglītības skolotājiem ar mērķi palīdzēt īstenot likumisko audzināšanu pirmskolas izglītības iestādēs un skolās. Un ir sagatavoti dažādi materiāli. Tie šodien arī šeit būs pieejami, un jūs viņus varēsiet paņemt, jūs varēsiet viņus aizvest uz savām skolām, uz citām iestādēm, kā nelielu daļu no šī projekta. Un dienas laikā mēs šeit dzirdēsim dažādas vērtīgas uzrunas. Mēs dzirdēsim un būsim klātesoši arī diskusijā ar nozares ekspertiem. Un jums, tie, kas esat šeit klātienē, būs īpaša iespēja arī darboties sagatavotās īpašās darbnīcās, un konferences noslēgumā, varu pačukstēt, būs kāds jauks iepriecinājums un pārsteigums mums visiem. Neliela tehniskā informācija, ka konference šobrīd tiek translēta Aretes Facebook un YouTube kanālos, tā kā mēs mīļi sveicinām ikvienu, kas ir pieslēdzies arī attālināti. Un tagad es aicinu pirmo runātāju šeit, es aicinu uz skatuves pie mikrofona Latvijas Universitātes izglītības, zinātņu un psiholoģijas fakultātes vadošo pētnieku, projekta vadītāju, tādēļ es uzdrošinos teikt atslēgas cilvēku Manuelu Fernandesu ar aplausiem. Šodien mums ir svētki. Tā nav parasta konference. Mums ir tas brīdis, kur mēs gribam apstāties un skatīties uz padarīto šajos 7 pēdējos gados, ne tikai 3 vai 4 vai kā. Un es gribēju kā pirmo vārdu vienkārši pateikt, svētki. Un svētki notiek pateicoties arī jums, pateicoties gan zinātniskajam atbalstam, gan finansiālam atbalstam, gan sevišķi cilvēciskajam atbalstam un profesionālajam atbalstam no visiem skolotājiem un skolas darbiniekiem. Tad es jums novēlu noturēt šo svētku sajūtu un to pielietot tālāk jūsu dzīve, skatīties uz to labu, ko mēs darām. Jo reizēm tad tik daudz lietas ir jādara nepadarītas un skatāmies uz nepadarīto, bet mums nav laika skatīties uz padarītu. Un es gribētu, lai šī konference arī mums kalpo visiem kā impuls, iekurināt sirdi šīs pateicības izjūtas. Paldies! Paldies par sirsnīgajiem ievadvārdiem, un šobrīd es aicinu uz skatuves Latvijas Republikas 14. Saeimes deputātu Jurģi Klotiņu. Lūdzu! Labrīt, es ceru, ka var dzirdēt. Labrīt, cienītās dāmas un godātie kungi. Man patīk dziedāt, bet šodien es priecājos, ka man nav jādzied šeit, jo mazliet balss tāda aizsmakusi, ziema sākusies.
Bet šajā uzrunā es vēlos atsaukties sākumā uz vienu vīru, kurš ir labi meklēt vīrus un sievas, kuri ir gudrāki par mums bijuši, lai meklētu padomu, kā lietām notikt mūsdienās. Un es šeit gribu atsaukties uz Žaku Maritēnu, kurš ir 20. gadsimta franču filosofs, personālists, Aristoteļa un Svētā Akvīnas Tomā filosofiskās tradīcijas sekotājs, atsaukties to, ko viņš rakstīja par izglītības mērķi, ka izglītības mērķis izglītībā ir jāpavada cilvēku viņa ceļā, kurā viņš sevi veido kā cilvēka personu. To apbruņots ar zināšanām, spriestspējas, spēku un morāliem tikumiem. Šajā ceļā viņam jāsaņem savas nācijas un civilizācijas garīgais mantojums un iepriekšējās paaudzēs gadsimtos sasniegtās zināšanas. Maritēns arī uzsver, ka nozīmīgs ir tātad tas izglītības mērķis, ko viņš dēvē par izglītības utilitāro aspektu, citējot. Un tas ir sagatavot cilvēku noteiktai profesijai, darbam, apgūt tādas prasmes, ar kurām viņš strādās savā darbā, pelnīs iztiku, dos labumu savai ģimenei, sabiedrībai. Taču tas, ko Maritēns arī pie šī piezīmē, ka vislabāk šo praktisko mērķi varēs sasniegt tad, ja būs labs pamats tajā vispārējā mērķī, kas ietver tātad morālo tikumu pilnveidi. Tad cilvēkam labāk sekmēsies arī šajā izglītības utilitārajā mērķī. Nu jā, un es domāju, ka tas, par ko Maritēns raksta šajā kontekstā, es domāju, ka Latvijā ļoti nozīmīgā veidā to arī cenšas īstenot programma ETAP, morālā rakstura pilnveidas programma, es varētu teikt, un likumiskās audzināšanas programma, proti tā cenšas Latvijas izglītības saturā, vispār izglītībā, tad dot šo morālās izaugsmes, morālās pilnveidas komponenti. Katrā vecuma posmā atbilstošā veidā, un ļoti apsveicam tas, ka programmas saturs balstās labākajās rietumu civilizācijas morālās filosofijas sasniegtajās atziņās. Šeit ir šī tikuma ētika, pamatā, cik es saprotu, arī Aristoteļa mantojums ir nozīmīgs. Un šorīt es arī pārlasīju mazliet Aristoteļa darbu politika, jeb valsts lietas, kas diemžēl latviešu valodā vēl nav tulkots, bet noteikti vajadzētu iztulkot. Un Aristotelis tur raksta par to, ka valsts vai politiskās sabiedrības mērķis ir labais, ir labums. Es domāju, labums nav. Mēs visi noteikti to apzināmies, ka labo kā valsts mērķi nevar sasniegt, ja tas nav cilvēkos. Un cilvēkos nevis kaut kādā tādā subjektīvā, manu individuālu interešu vai baudu līmenī, bet tiešām tādā objektīvā, vispār cilvēcisko morālo tikumu līmenī tiekšanās uz labo nav veidota un nostiprināta. Un tas ir ļoti svarīgi, ko programma ETAP arī dara, lai būtu šis morāli tikumiskais pamats Latvijas nākotnes veidotājiem, tiem cilvēkiem, kur Latviju nākotnē pārvaldīs, veidos dažādās nozarēs, aicinājumos, arī ģimenēs, un arī, kas svarīgi šajā laikā, jo sevišķi arī mūsu bruņotajos spēkos, tajos cilvēkos, kas Latviju aizsargās, kuri uzņemsies šo aizsardzības kalpojumu. Un ļoti svarīgi arī, ka man šķiet tā pieeja, cik es skaties materiālos, ir tāda, kas rosina skolēnu pašu reflektēt par to, kas ir labais, kā līdz tam nonākt, kā nonākt līdz atziņai, kas ir labais cilvēkam vispārīgi, kas ir labais katrā konkrētā situācija, arī tādos izaicinājumos, kad ir varbūt jāpārvar kaut kāda tūlītēja tiekšanās uz savas baudas piepildījumu, tālāk, lai iegūtu lielāku laimi ilgākā perspektīvā. Un mēs arī bieži dzirdam, atkārtojam, ka Latvijā cilvēks ir lielākā vērtība, bet tas, ko es pamānu arvien vairāk arī saimā, ka ārkārtīgi daudz lieto tādas vārdas kā cilvēka resursi, cilvēka kapitāls, indivīds. Man šķiet, ka pietrūkst šī personālisma aspekta, šī cilvēka personas kā vērtības izcelšana.
drīzāk būtu jālieto nevis cilvēku kapitāls, bet jārunā par darbiniekiem, par strādājušām personām. Un šī programma varbūt arī to varētu veicināt domāšanā, jo šeit ir arī tā personālismu skatījuma komponente. Un, un kā jau es teicu, ETAP programma ir ļoti nozīmīga, jo viņi rūpēs par to, lai Latvijas nākotnes veidotāji, kur šobrīd ir bērni un jaunieši, spētu uzplaukt kā personības, izvēlēties labus mērķus dzīvei, īstenot savu brīvību īstajā, likumiski labajā veidā un darīt labu sev, savai ģimenei un sabiedrībai. Es domāju, ka Latvijas uzplaukums būs atkarīgs no tā, vai mūsu valsti nākotnē kops vadīs un sargās cilvēki, kuri ir rūpējušies par savu personību, likumisku uzplaukumu. Un paldies, ka ETAP programma to šobrīd palīdz īstenot mūsu izglītībā. Un tāpēc es no sirds pateicos pētniekiem, kuri ir veidojuši ETAP programmu, katram, kurš ir atbalstījis, iedrošinājis no tuviniekiem, no draugiem, ģimenēm ļoti liela pateicība arī tiem, kuri nolēma, ka jāpiešķir finansējums. Paldies jums, cienītie skolotāji un godātie un cienītie skolotāji un skolotājas, ka jūs šo programmu lietojat, šo saturu tātad skolās izmantojat savās stundās jauniešiem. Un paldies katram bērnam un jaunietim par pūlēm, savu morālo ieradumu, savu tikumu izkopšanā. Tās ir tiešām lieliskas pūles. Un es pateicos jums par iespēju šodien jūs uzrunāt un vēlu, lai konference ir bagāta vērtīgām atziņām un arī pacelā garu. Paldies! Es gribu dažus vārdus pateikt par Jurģi un kāpēc viņš ir šeit. Jurģis ir viens no tiem cilvēkiem, ar kuriem iepazinos Latvijā diezgan agri un kas mani piesaista pie Latvijas. Jo viņš ir tas cilvēks arī, kā pats iesaistās Latvijas labā. Un sniedz piemēru ne tikai vārdiem, bet arī ar savu rīcību, ar saviem dzīves lēmumiem. Viņš ir arī tas, kas ir atbalstījis mani ļoti daudz, tad, kad runājam par šo diezgan aktīvi izglītības komisijas. Un pirms vai pēc arī runājam un arī aprinoju viņa drosmi. Tad stājoties par vērtībām un par to dzīves uzskatu, ko viņš pārstāv. Un viņš ir arī bijis nozīmīgs, teiksim, manā kā pētnieka un tieši šajā jomā identitātes stiprināšana. Viņš katreiz man ir teicis, ir ļoti svarīgi, ka tu to dari, tieši tu. Ja? Jo varbūt, nezinu, tas ir, tā es saprātu, vismaz tā doma, ka ja būtu kāds varbūt no iekšas, varbūt viņu neklausītos tik labi, bet tā kā tu esi spānis, tad uz tevi klausīsies labāk. Ja? Un tas man arī deva to impulsu arī apzināties, ka īstenībā, jā, katrs ir svarīgs un katrs, ko mēs darām, tam var būt impakts arī. Tā kā paldies, Jurģis. Paldies. Paldies par vērtīgajām atziņām Latvijas Republikas 14. Saeimas deputātam Jurģim Klotiņkungam. Un šajā brīdī, kā nākamo runātāju, es aicinu UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāri Baibu Moļņiku. Lūdzu. Klotiņkungs, Fernandes kungs, Danēls kungs. Pētnieku komanda, kas iesaistījusies šajā ārkārtīgi svarīgajā un tik tiešām nozīmīgajā pētījumā, kolēģi sabiedrotie, ja es tagad veiktu nelielu ekspresa interviju un teiktu, vai pirmā doma, kas zālē sēdošajiem ienāk prātā, ka mēs sastopamies ar vārdu tikums, vai arī jums nāk prātā Latviju dainas, ko? Ir tā vai nē, un tad pēc tam mēs aizējam tālāk līdz Jurģa Klotiņa tik brīnišķīgi piesauktajiem filozofiem. Lūk, ar mani notika līdzīgi, un es pat aizdomājos uzreiz līdz tautas pasakai, ko es bērnībā ļoti mīlēju. Tur stāsts bija, protams, par ārkārtīgi čaklo un jauko bārenīti un to mātes meitu, kurai tur
ne tā likās, ka pasaule ir organizēta, lai viņu varētu patērēt. Man kā meitenē likās, un tad tā krāšņā bilde, varbūt jūs atcerieties, ka atbilstoši viņu rīcībai un darbiem, viņām abām tika dāvāts burvju spējas, proti tajā brīdī, ka bārenīte runāja, viņai no mutes ārā vēlās rozes, dārglietas, brīnišķīgas, lielas, dārgas mantas, krelles un viss, ko viena jauna meitene var vēlēties. Un, ja tā analoģijā runā, tad droši vien rozes, kas nonāca pie Juķa klotiņa, ir šādā ziņā gandrīz vai simboliski. Un tad nāca tā mātes meita, un kad tā ar to burvju spēju ņēma, tad tur tās čūskas, zirnekļi, tā bilde man līdz šim brīdim ir prātā. Un tad, ja tā skatās tā vienkāršot, tad liktos, tad beidzot mums tagad ir programma, mums ir projekts, mums ir tie brīnišķīgie burvju spējas, sidraba putekļi, nobārstīsim šeit pa visu zāli, visu Latviju, nobārstīsim ar tehnoloģijām, un būs brīnums. Viss mums ziedēs, plauks, rundāls, dārzs gadgarumā, visu mūžu. Taču iedziļinoties projektā tēmās, skatoties, cik rūpīgi ir veidotas nodarbības, man viņš drīzāk saslēdzās ar šo UNESCO satversmē tik brīnišķīgi pateikto domu, ka tieši tajā pašā prātā, kur dzimsta domas par mieru, diemžēl dzimst arī domas par karu. Proti katrā iekšā ir gan tā gaisma, gan tā tumsa. Un tā ir nemitīga cīņa, un tā ir nemitīgs izaicinājums. Ir īpaši tagad, kad ir šie globālie aspekti, kad ir tik daudz nemiera, ka ir karš, ka ir klimata krīze, kad ir demogrāfija, kad ir migrācija. Proti nemitīgi tu savā prātā nonāc pie tā, ka tu jau vairs nesaproti, kurā brīdī tas, ko tu runā, pārvēršās par rozi un kurā brīdī par krupi. Un šādi skatoties, es teiktu, ka šis projekts un programma un ideja, ko viņi nes, ir ārkārtīgi laikā un vietā un brīnišķīgi saslēdzās ar to, ko UNESCO uzsver, gan šo globālo pilsoniskumu, restīvu nepieciešamību skatīties, gan savu personisko sajūtu, savu attīstību, gan paralēli sakot līdzi, kā tas, ko tu dari, atsaucas uz Latviju, kā tas, ko tu dari, atsaucas uz pasauli, izglītību, ilgspējīgai attīstībai, vidi, ekonomiku, kultūru, sabiedrību, kā tas attīsta. Un, protams, domājot par mācīšanās nākotnēm, un man jāpateicās arī Universitātes izglītības zinātņu psiholoģijas fakultātei par iesaist arī šī ziņojuma prezentēšanā. Domājot par izglītības nākotni, izglītībai tiek likts ļoti, ļoti liels uzdevums. Būt tai virzošajai, kas cilvēku domas un prātus vērš vairāk šo rožu, šo miera virzienā. Un tieši pēc nedēļas, ne pēc divām, 2. 4. decembris Korejā nāks kopā dalībvalstis no visas pasaules, būs šis izglītības nākotnes seminārs, kur viena no tēmām ir miera izglītība. Ko es vēlētos novēlēt projektam? Vispirmām kārtām valoda, kurā jūs runājat, kaut teksts ir uzrakstīts latviešu valodā, viņi ir universāli. Un iespējams, ka atslēga ir tā, Fernandes kungs teica, jā, viņš ir spānis, viņam vairāk ticēs. Es domāju, ka atslēga ir mazliet citur. Atslēga ir universalitātē. Atslēga ir tā, ja jūs zināt šo brīnišķīgo traumas filmas panākumu, tā ir universālā valoda, ko jūs runājat. Proti ar to, kas ir ielikts programmā, jums atvērsies durvis daudz vietu pasaulē. Proti, mēs runājām par vērtībām. Mēs runājām par vērtībām, kas veido katra cilvēka garīgo vertikālu. Un es tiešām novēlu katram no tiem, kas šodien ir klāt auditorijā, katram no tiem, kas klausās, un galvenokārt tiem, ar kuriem jūs strādāsiet, lai no rīta, kad mēs paskatāmies fiziskajā spogulī, mēs izmantojam arī šo skaisto materiālu, tās nodarbības, kā tādu garīgo lietu mēru. Un šajā garīgajā lietu mērā ir ārkārtīgi svarīga mūsu izvēle,
jo, kā jau pētniekiem ir zināms, parasti aptaujās ir vārdiņš jā, nē, nezinu. Šajā garīgajā mērījumā ir tikai 2 vārdi – jā un nē. Un es teiktu tā, ka pasakot jā šim projektam, pasakot jā tām vērtībām, ko viņš satur, mēs esam pateikuši jā cilvēcei un cilvēcībai. Es, protams, būtu slikta feja krustmāmiņa, ja es būtu atnākusi bez dāvanām. Es atnācu ar dāvanām. Un es atnācu ar dāvanām, kas ir UNESCO izstrādātais materiāls par pilsonisko līdzdalību, kas patiesi arī ved no manis paša uz pasauli, lai arī jums tik tiešām šis projekts atver durvis un sirdis kā Latvijā, tā pasaulē. Un zinot to, ka viens nav karotājs šajā projektā, ir daudz dalībnieku. Es mēģināju saskaitīt, vakar man mazliet nojuka skaits, bet es ticu, ka tur katram būs maziņa paciņa, kas ir tāda vizuālā ilustrācija. Jūs redzat, ka tur ir meitene sprīdīte, ja? Meitene sprīdīte, kas nozīmē, ka ceļā ar to lāpstu, kur ir reizē zināšanas, prasmes un attieksmes, mēs varam doties kopā. Mēs varam domāt pasaules līmenī, bet tas, kas ir svarīgi, ir tas mans smaids šodien, jo tas ir tas saucamais tauriņa efekts. Tas, ka tu pasmaidīsi savam līdzpriedram šajā brīdī, šajā mirklī, tas nozīmē, ka tavs smaids vērš ne tikai šo zāli mūsu pašu sajūtu labāk, bet tas vērš visas pasaules sajūtu labāk. Lai veiksmīgi ir visai grupai, lai jums tiešām pietiek dedzības, deksmes un pārliecības, ka jūsu darbs maina pasauli. Paldies! Jā, no savas puses gribēju ļoti pateikties Baibai par atbalstu. Mums ir ļoti svarīgi arī kā starptautiskas organizācijas tā kā novērtē un atbalsta un ir klāt. Un Baiba ir no tiem cilvēkiem, kuri noteikti ļoti daudz strādā un ļoti augstā līmenī, bet viņu var arī pamanīt tajā skoliņā, tajā mazā konferencē, šur tur parādās viņa smaids, viņas atbalsts, viņa klātbūtne. Vienkārši paldies par to visu, ko tu dari mums. Paldies vēl vienreiz. Paldies. Paldies par brīnišķīgo novērtējumu un iedotajiem ceļa vārdiem projekta attīstībai. Mēs paldies sakam UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretārei Baibai Moļņikai. Dodamies tālāk un aicinu Latvijas Zinātnes padomes direktori Laumu Muižnieci. Lūdzu. Labdien, cienījamie klātesošie, gan tie, kas ir šeit klātienē, gan tie, kas ir pieslēgušies attālināti. Man ir patiešām liels prieks būt šodien šeit un atzīmēt projektu noslēgumu, kas vienlaikus noteikti ir, kā jau Fernandes kungs minēja, svētki, bet arī mazliet varbūt skumjš brīdis, tāpēc, ka projekta aktivitātes ir noslēgušās, un tas noteikti bija interesants process un ārkārtīgi vērtīgs process, taču tomēr tagad var sākties tā aktīvā iegūto rezultātu aprobēšana dzīvē un skatīties, kā tad tālāk viss iet savu gaitu. Tas, ko es no savas puses vēlos pateikt, ir, ka Latvijas Zinātnes padomē viennozīmīgi ir bijis gandarījums atbalstīt šo projektu. Un man liekas, ka tas ir ļoti labs piemērs, lai parādītu un atspoguļot to, kā zinātne spēja dot tādu jau salīdzinoši ātru un tiešu ieguvumu mūsu sabiedrībai. Un cik ļoti zinātne ir tāda visaptveroša, tādā ziņā, ka mēs apvienojam ļoti daudz dažādas nozares un tehnoloģijas šajā. Mēs apvienojam izglītības saturu kopā ar vērtību jautājumiem, ar digitālajām tehnoloģijām. Un tas parāda, ka tiešām zinātne slēpjas visur mums apkārt. Un
Noteikti šis projekts parāda, ka zinātne kā pati par sevi nav tāda izolēta, bet gan tas ir spējīgs tāds kā izteikt dzinējspēks dažādām nozarēm. Un kopumā veicina mūsu sabiedrības attīstību gan tajā, kā mēs izprotam lietas mūsu apkārt un kā mēs apgūstam kritisko domāšanu, kā mēs attīstam savas vērtības. Un man ir liels prieks par projekta komandas darbu, jo tas ir, parāda to, kā no zinātniskās izpētes esat nonākuši līdz praksē balstītiem risinājumiem, un tas ir ļoti svarīgi, lai mēs radītu ne tikai jaunas zināšanas, bet un informāciju, bet kopīgiem spēkiem palīdzētu izkopt sabiedrības vērtības un arī cieņu, atbildības izjūtu un līdzjūtību vienam pret otru. Un, jāpiebilst, ka likumiskās audzināšanas nozīme šobrīd ir īpaši aktuāla un aktuālāk nekā jebkad agrāk saistībā arī ar dažādiem mainīgiem apstākļiem mums visapkārt. Un noteikti vērtības stiprināšana palīdz jaunajai paaudzei saglabāt stabilu pamatu un arī ētiskās vadlīnijas, pēc kurām tad vadīties tālāk savā dzīvē. Un projekta ietvaros radītie resursi, nodarbību plāni, digitālie materiāli, vadlīnijas, metodiskās vadlīnijas, tas sniedz ieguldījumu ne tikai skolotāju ikdienā, un arī sniedz ieguldījumu tajā, kā skolotāji var komunicēt un savas zināšanas nodot tālāk, bet, protams, kopumā ceļ visu izglītības kvalitāti Latvijā. Un es absolūti nešaubos, un arī mani kolēģi Latvijas Zinātnes padomē nešaubās, ka projekts sniegs ilgtermiņa ieguldījumu gan mūsu izglītības kvalitātes celšanā, gan sabiedrības vērtības stiprināšanā. Un mēs ļoti ceram, ka šī konference, pats projekts pats par sevi un arī konference, un tas, ka šeit ir tiešām tik daudz arī apmeklētāju, kļūst par tādu kā platformu, lai projekta ietvaros radītos rezultātus, nest tur vien tālāk sabiedrībā un nodrošināt tiešām tādu ilgtspēju un aprobēšanu. Un, kas ir ļoti svarīgi, ko arī Latvijas Zinātnes padome uzsver un par ko ļoti priecājas, ir, ka ilgspējīgi risinājumi, ilgspējīga attīstība ir iespējama tad, ja tiek iesaistīts ļoti plašs ieinteresēto pušu loks. Un šis projekts tiešām apvieno gan pedagogus, gan citus sabiedrības locekļus, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai notiek šī domapmaiņa un rezultāti tiek ieviesti arvien plašāk un arvien efektīvāk. Un noteikti es domāju, ka šis projekts parāda tās iespējas apzināt, kādas tendences ir mums apkārt, bet tas ir viens, apzinam, pēc kādiem principiem darbojas mūsu sabiedrība un kas ir novērojams, bet tas, ka mēs radam jaunas zināšanas, mums ļauj kļūt par piemēru citiem, kas, manuprāt, ir arī ārkārtīgi būtiski, un es domāju, ka tas noteikti ir viens no šī projekta atstātajiem ieguldījumiem. Un es vēlos teikt lielu paldies projekta komandai un arī visiem citiem, kas ir bijuši iesaistīti projekta mērķu sasniegšanā. Un es domāju, ka noteikti ir vēl ļoti daudz ko darīt šajā tēmā, un es ļoti ceru sagaidīt turpmākus pētījumus un turpmāku attīstību arī nākotnē. Paldies jums liels! Arī dažus vārdus pateikšu. Jā, es gribētu pateikties par atzinīgu novērtējumu par mūsu projektu. Liels paldies arī jums, kā Latvijas Zinātnes padomes pārstāvei, jo tieši bez jūsu atbalsta tas viss nebūtu bijis iespējams vispār. Jā. Tas ir tas, fakts, ka tieši esam atraduši tādu iestādi un tādi cilvēki, kas ir spējuši apzināties šī projekta, svarīgumu un vērtību, un kas ir atbalstījusi arī finansiāli, ļāva mūsu komandai un visiem skolotājiem arī baudīt šos rezultātus. Liels paldies par to atbalstu un turpināsim. Jā.
Paldies par aktualitātes izcelšanu Latvijas Zinātnes padomes direktorei Laumai Muižniecei. Un šajā brīdī pie mikrofona aicinu Latvijas Universitātes Izglītības, Zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāni profesori Lindu Danielu. Labdien, kolēģi! Prieks jūs visus šeit redzēt. Sveiciens arī visiem tiem, kas ir kaut kur aiz ekrāna. Un tāda tā pasaule tagad ir, ka mēs kaut kur esam, kaut kur neesam, bet visi reizē kaut ko paspējam. Un pirmais mans paldies un visi labie vārdi, ko šādā reizē var teikt, un droši vien arī vairāk, ir Manuelam un viņa komandai pilnīgi noteikti, jo, ko es gribu teikt? Es gribu teikt, ka mēs ļoti ātri šobrīd skrienam. Mēs skrienam un mēģinam atrast inovācijas, mēs skatāmies, kur ir kaut kas digitalizēts, ko mēs varētu digitalizēt, ko mēs varētu jaunu un ko mēs varētu savādāk, un mēs šajā skrējienā dažkārt aizmirstam tās lietas, tās vērtības, to pamatu, kādiem mums ir jābūt, kā mums ir jāveidojas kā cilvēkiem, kā skolotājs var šo atbalstīt, jo patiesībā jau materiālos, kurus jūs visi visdrīzāk esat redzējuši, nekādu lielu pārsteigumu nav. Ir pamatvērtības. Bet mēs pie tā atgriežamies, un mēs palīdzam skolotājiem tajā skrējienā ar to materiālu pieejamību. Mēs palīdzam atgādināt, kāda ir mūsu atbildība, mūsu kā pedagogu atbildība, nepazaudēt to, kas ir vajadzīgs, nepazaudēt bērnus, jo mūsu bērni ir tie, kas nesīs tālāk šīs vērtības, kas garantēs, lai pasaulē mēs tomēr iemācamies sadzīvot un nekarot viens ar otru, kā tas šobrīd, diemžēl, notiek. Mēs varam tikai uz saviem bērniem paļauties, kad viņi būs tie, kas garantēs arī Latvijas pastāvēšanu. Kaut Manuels mums ir, kā jūs visi jau zinat un nojaušat, ar izcelsmi no citas valsts, bet tomēr Manuels, manuprāt, ir latviešu latvietis, jo viņš ir Latvijas pilsonis, jau. Un es domāju, ka caur to Latvijas prizmu mēs jau varam skatīties arī tālāk. Mēs varam skatīties uz visu tautu vērtībām, kuras patiesībā jau ir vispār cilvēciskas. Un ja mēs to izdarīsim, ja mēs to iemācīsimies kaut pa vienu mazu drusciņu, un nākamreiz mazlietiņ vēl vairāk, un mazlietiņ vairāk bērniem kaut ko iemācīsim, es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, un es noteikti vēlu arī turpmāk šīs idejas uzturēt un attīstīt, un pieteikt jaunus projektus, sadarboties ar vien vairāk skolotājiem, atgādināt mums visiem, no kurienes mēs nākam, ko mēs gribam saglabāt, pilnveidot, uzturēt. Tā kā noteikti, ka darbs šis ir tikai starposms, kas turpināsies, kas tālāk attīstīsies. Un Manuela komanda ir augoša, paskatos uz doktorantiem. Un tas arī droši vien mums ir jāturpina audzēt vēl doktorantus un audzēt vēl jaunos pētniekus. Un ziniet, kas vēl mani priecē, tagad es mazliet pakāpšos ārpus Manuela pētniecības jomas, man priecē, ka izglītības zinātnes paliek arvien interesantākas, jo mums pat tiešām nāk tie doktoranti un vēlas pētīt un pēta, par visu kaut ko viņi pēta. Un viņiem
acīm redzot interesē, un acīm redzot tā joma nav nebūt tik garlaicīga, nav nebūt tik aizvēsturiska, kā varbūt kādreiz šķiet, kā mīļie jaunieši. Veiksmes jums visiem turpināt šo darbu un aicināsim arī pārējos, kas vēl varbūt domā, varbūt viņš ar kaut ko grib pētīt. Nākam, pētam, analizējam, vai tie ir tikumi, vai tie ir kaut kādi mācību līdzekļi, vai tā ir mācīšanās kā tāda, vai tā ir draudzēšanās, vai morāle, mīlestība, izdomājot vienalga ko. Zinātnieks ir brīvs patiesībā, zinātnieks ir tāpēc tāda šausmīgi forša profesija, ticiet man, zinātnieks ir brīvs, tā kā par to mūsu visu kopīgo brīvību, gan caur tikumiem, gan caur zinātni, gan caur studijām. Lai visiem jauka diena un paldies! Saproties arī. Jā, paldies, Linda, par labiem vārdiem. Par tevi daudz ko varētu teikt. Tu esi mūsu visiem piemērs, gan personība, gan zinātne, gan daudzas jomas. Es gribēju vienu izcelt tieši par to, ko tu esi teicis, jā. Par to, kā tu kā zinātnieku vadītāja esi fantastiska ar to, kā tu ļauj strādāt. Bet nevis tā kā no malas, dariet, ko vēlaties, jo tu seko līdzi. Interesēs par visu kaut ko, tas nevaru saprast kādā veidā tādu. Bet ar to, jā, vienmēr strādājot, viņa ir mana priekšniece, jau nezinu cik gadus, jā, jūtus ļoti brīvi un ļoti atbalstīts. Jā, tā kā paldies, milzīgs. Paldies. Super, paldies. Paldies, Linda. Paldies. Paldies profesorai Lindai Danielai par vēlējumu turpināt un neapstāties pie iesāktā, jo zinātnieks ir brīvs. Un tad, kad mēs darām labas lietas, mēs atstājam vēstures nospiedumus. Un mums ir šajā brīdī vēlme arī atstāt par piemiņu vēsturei kādu nospiedumu, uztaisīt kopīgu foto, un tāpēc, zinot to, ka daži no runātājiem steigsies projām, mēs šajā brīdī izmantosim iespēju, un šeit uz skatuves aicinām runātājus, kas tikko runāja, Manuelu, un dosim kādas tā kā nelielas instrukcijas labajā pusē un Manuelam kreisajā pusē, jā, lūdzu, un pie reizes mīļie diskusiju dalībnieki un mīļā projektu komanda. Lūdzu, kāpiet droši uz skatuves. Es centīšos ātri tā kā nosaukt vienkārši vārdus projektu komanda Irina, Svetlana, Reinis, Anna, Gunita, lūdzu. Un diskusijā mēs vēlāk iepazīsimies vairāk un dzirdēsim Anna Sidorova, Irina Gončārova, Ilze Spunde, Haralds Puriņš, Solita Lazdiņa, Andrejs Mūrnieks, lūdzu. Un fotogrāfs mums ir tur, un tālāk jau iedos galveno instrukciju, kā jums smaidīt un kurā punktā.